Šitā laikam ir tā vieta, jāskrien. Teikšu, kā ir bišķi rocīs trīts. That's it? No signatures, nothing? Numurs ir. Jāapstāsta finišu. Jāsāk gatavoties. Ir uzdevums. Tikai sestdien vakarā jābūt šeit. Sākas ceļš uz startu. Ejam. Ballīte ir sākusies. Sāk parādīties citi kiborgi. Iet visi gatavi, dzer ūdeni, ēd banānus. Viss tūlīt sāksies. Pietu vienas vēl jāstrenējas, tikai jau no es maz trenējos. Šitās domas visu laiku 57 minūtes līdz startam. Nevar saprast, ka stress, nav stress, kas vispār ir valns. Nu ir iestājies laikam, ka vienkārši gribās viss ātrāk, lai sākās. Esta supercarrera que nos espera esta noche y a disfrutarla con todos aquí. ¿Y qué te toca el siguiente, Pablo? Seguro que tienes en mente representar tu país, España, en el campeonato del mundo otra vez. Ну давай! Čalis pie matiem tikko vinēja 360. Nezinu, ko viņš atkal skrien. Laikam ies vēl kādu ekstra kilometru noskrien. Aiziet. Mēs 3 kilometri noskrien. Skats uz vietu augšā visi skrēja. Tas tās kā upe, kas te par kalnu. Skrienam gar kartupeļlaukiem. Es nesās kā dūmu, tā kā vēl būtu palikuši 10 kilometri. Bet ir palikuši tikai 118 kilometri. Skrējam pie tā šūlē. Pirmais kontrolpunkts. Noteikti ballīti ir tuļā. Viss aiziet tālāk. Kaut kāda cirsma. Diezgan trūlaini. Bet ir ok. Spāņi dod virsū ne pa jokam. Tāda festivāla. Montam lejā pa kalnu tādā ātrumā, kā līga ausis pirsts. 30. kilometrs vai pat, manē jau 32. Ir baigais kāpums, ir drūvais noskrēji. Tad esam pilsētā terror. Kaut kad tu jābūt ar
sirdīšanas punktiem uz iepu tādu, ka man ūdens beidzās. Sanāks, ka es tad nebūšu dzērsmēm 10 minūtes. Slīpums labi. 39. kilometrs. Skrienu 6 stundas un 9 minūtes. Bet tepat šmigli var reiķināt. Bet rumu var dabūt. Tikko bija šaize, aizmūcām tur. Tad sākās kaut kāds nenormāls akmeņiens noskrējušas. Nav noskrējiens, te varētu teikt nogājiens kaut kā mēģināt tikt lejā. Visu nezinu, kā lai raksturo šito. Mēs te tagad maucam lejā. Pilnīgi čau. Tā kaust gaisma. Tur pie 50 kilometru. Realizējas lēnākais no plāniem, bet nu... Es nebiju gaidījis, ka būs tik traki. Kustamies. Cik tur var saprast? Tādā aizāta. Jā, kā jau toreiz treniņā tika runāts. Šitas būs grūti. Tas būs sasvārīt skaisti. Kamerā to nevar redzēt, bet tas, kā tas izstāst dzīvē, tas vienkārši rauj nost pilnīgi jumtu. Tas ir nežēlīgākais. Tā pašā laikā skaistākais, ko es redzēju. Upe nebeidz plūst. Nāk un nāk. Borgi rindām nāk. Cenšos maksimāli uzmanīgi izteikties. Mēs pa kurien šobrīd es pārkārtos izstāst. Nu, kaut kā tā. Es tev vēl vienkārši te tāds. Var par uzskriet var. Labāk neskatīties. Lēnākie kilometri manā mūžā. Ej un ej. Kalns kā nebeidzas. Tur solīt. Viss tiek nokapāts. Pirmais kilometrs. Bet vieglāk jau nebūs. Ēdam un gāžam. Teikšu, kā ir nereāli skatu. Un tā slēdz ārā. Ja atlaistos tas miegs, viss būtu ideāli. Bet tas miegs man atskrīts. Svieši. Cenšos neaizmigt. Bet skats ir baigi labi. Tikai. Teikšu jums, kā ir, kas daudz vairāk kā vienkārši piedzīvojums, kā tas ir. Nu, man vēl ir laiks izdomāt, kā pat tur nosaukt kokteils bomba. Man tur un tur. Un tad var skriet beidzot. Šobrīd jūtos pilnīgi slikti. Sūta. Man būs balva, tēja un maizīte. Kaut kur viņai drīz ir jābūt. 63. kilometrs. Puse ir drīz. No sé, yo no lo he visto. Uz makaroni tad ir buļām. Mēs ir tā. Bija šis skats, ne? Viņi dod spēku. Kāpjam. Kā nepatīk šitādi gāja. Ir briesmīgi, bet viņa ir skaisti. Tad briesmīgi. Tā
var ļoti labi redzēt, kāpēc šo sauc par skyrunning. Daba ir tik jaudīga, ka tu apsvert nevar. Un šitādiem maziem solīšiem, solīts pēc solīša, metrs pie metra, metrs kilometrs, kilometri 10 kilometri, 10 kilometri 100 kilometri. Sākumens tuvojās. Mēs pa šitādiem naktī skrējam. Tagad arī labi redzams. Naktī skrējam, tikai saprot, ka tur ir kaut kāda nekuriena. Tur redzēt neko nevar. Vienkārši lampiņu pierēm maut. Viņi domā, ko domāju. Neko nedomā. Galvā pilnīgi vispār nekas nevar. Tas pilnīgi tukšs. Rumpis. Es vienkārši liek soļus. Viss pārējais ir pilnīgs tukšums. Tā ir labākā stadija. Pēc 50 kilometriem nē. Laikam, jā, tur kaut kāds domas. Viss izslēdzās, atslēdzās. Skaties, kā kādi paši Giforģieri. Visi tādi lēni palikuši. Sējušies līdz finišam. Svērā! Tas ir Gins Bēziņš. Tas kontrolpunkts. Priekšā tur lejā 100 metri. Es zinu, kad ir grūti Bēziņi. Kalves pusi. Ot, nāk slikti duši. Jā? No karstuma? Nekas vēl drusciņi tev tur. Un tad jau tev tik tur jāuzrāpjās. Un pēc tam jau lejā jau būs jau vieglāk. Lai gan tur būs vēl karstāk, zin kā, ka pa mežu tagad ies, tad būs tā vieglāk. Es būšu augšā. Lēnām, bet tuvojamies. Turienes. Šitā. Būšu birāņas, es te esmu. Vēl ir jauki tā. Tur. Trakais lielais akmens. Viss. Es nestāšos. Ejam prom. Nu ko, šits var teikt ir pirmais mans tāds piedzīvojums, ka bija jāiet pie doktoriem. Īsāk sakot, man jau no labu laiku visu laiku slikti tūšas, šeit mocos. Izstāst, ka tas var būt no šitās elektrolīta dzēriena. Es aizgāju pie doktoriem, visu man pārbaudi, viss es esmu kaujas zirga formā, ka vien gribētu. Iedeva man špricīti, pēc pusstundas jāpaliek labāk. Sapildu ūdeņus un uz priekšu vēl ir palicis 3. maratons šodien, kas ir jāpieveic. Tuli. Bišķi mazāk kā 40 km pēc finiša. Lavas lauks laikam. Lēnā garā kaut kā līd lejā. Saule riet, mēs joprojām apjām. Vēl 30, bišķi maz kā 30 km. Nu, viņi te sagādājuši pārsteigumi. Vai te lejā nokļūst, tas ir vienkārši kaut kāds ārprāt. Šitā tā vēl liela akmeņa tur bija. Vispār kaut kāda šķēmba putra tāda, kur gāžās. Tāds maziņš mikroserpentīns. Tas tā priekšstatam, kā te var jāties. Vienkārši kaut kādi akmeņi, meldri kaut kādi. Te ir, te nepaiet, nepaskries. Pēdējā metri.
Nu ko? Tas ir izdarīts. 128 km pār visiem. Run kanāliem. Yeah! Nu skrienam? Dodat rokas. Vienu otrai. Yeah! What they see is the finish line as it's crossed one by one. They see 30 seconds. They didn't see 10,000 hours. But you did. It's why you hold your head high. It's why you can smile to yourself when people talk about you, quote unquote, being born with talent. It's why you're looking at them from the podium. Riktīgs turs, Beziņš ir nopelnījis reāli smaga medaļa, Šeidu. bet reāli pelnīta. Pilnīgā kaifiņā. Esam mājās. Skrējiens beidzies. Pagājuši pāris dienas sākās padarītā aptveršana. Viss ir vienkārši. Es gribu vēl. Es gribu daudz vairāk. Bet tas ir to vērts. Ieguldīt tās neskaitāmās stundas. Un izdzīvo tādas emocijas. Tādus kritumus un kāpumus prātā un visās sajūtās, ko vienkārši neiespējams izdzīvot nemaz tādā ikdienas dzīvē. Fiziski viss bija ļoti labi, kā es strādāju, kā pilnīgākie roboti. Es biju pārsteigts, kā var tā būt, kad jau 100 kurā tur kilometrā viņas vienkārši iet. Nesāp, ceļi nekas, vienkārši iet tā kā tanki. Bija nedaudz problēma ar to, ka uz kājām bija dažas tūznes, dēļ tā, ka smagā seguma, kas bija zem kājām. Protams, tūznes. Bet tas sīkums. Pārējais fiziski, spēka ziņā, bez jautājumiem. Perfekti atcerētā. Paldies manām kājām. Īsumā par trasi. Trasa priekš manīm tā bija jauna pieredze distances ziņā, kāpuma ziņā un vispār arī tehniskās sarežģītības ziņā. Lai arī satikām Andri Ronamoviču pirms starta, viņš teica, ka trasa ir ok, ir skrieti grūtāki vai sarežģītāki. Nu, es teikšu, ka man šis bija trakākais, ko es biju darījis dzīvē. Ja man pirms tam likās, ka noskriet Rīga-Valmiera ir grūtāk kā Ironmanu pilnu distanci pieveikt, tad tagad es varu teikt, ka Ironmans viennozīmīgi šim nestāv līdzi. Šis ir daudz sarežģītāk, daudz smagāk, daudz grūtāk. Siguldas kalnu maratons ir treniņš priekš šādiem skrējieniem. Tas bija grūti, smagi, sarežģīti, bet es to izdarīju. Jo bija vieta, kur es sēdēju mežā zem egles un domāju, ko daru. Un es slikti dušu. Es nevaru saprast, kas man ir. Kāpēc? Un man bija doma jāstājās ārā. Bet, lai izstātos, to var izdarīt tikai kontrolpunktos. Līdz viņam tiktu ir vēl jānočāpo 10 kilometri.
Protams, to 10 km laikā es sapratu, kas ar maniem pa problēmu. Izdarīju pareizās darbības, aizgāju vēl pie daktariem, pārbaudīja, iešpricēja pret sliktu dušu. Un viss, es aizgāju tālāk. Stundu pēc šprices man palika labi un es atsāku skriet. Tur, kad es arī gudīgi tiešām skrēju, cik no es tehniski to varēju. Vēl viens tāds moments, kad es skrēju, jau tuvojos finišam, palikuši bija pēdējie 10 km, un tur bija tāda nebeidzama akmeņu upe. Liekas, ka vienkārši viss ir apstājies, gan laiks iet, bet kilometru neiet, nepak cik. Es tad domāju, ka, protams, kā visās ultrās, nekad vairs ātri gan pāriet. Bet šo skrējienu es diez vai otrais skriešu, jo dzīve ir pārāk īsa, pasaule ir pārāk liela. Ir tik daudz skrējienu, kas ir vēl jāpaspēj. Šis skrējiens ir noskaits, tas ir izdarīts. Nevienam neieteiktu viņu skriet kā pirmo, kā es to darīju. Tāda kilometru ziņā un kāpumu ziņā ir noteikti, kad tehniski vieglāks un baudāmākas ultras. Bet, paldies manam ķermenim, atbalsta komandai, visiem draugiem, visiem pārējiem, kas man palīdzēja domās, ar novēlējumiem un labām domām. Es tomēr tiku līdz finišam, par ko es esmu nenormāli gandarīts, jo tas bija smagi, tas tiešām bija smagi. Bet ir pagājuši 2 dienas, 3 jau, 3 laikam. Es skrienu pilnīgi normāli, vispār nekāds. Jūtos brīvi, viegli, forši. Sākam treniņus nākamajiem piedzīvojumiem. Tas būs nemazāk iespaidīgi, nemazāk grūti, kā tik uz priekšu. Lai mums visiem veicās. Paldies visiem par atbalstu. Īpaši paldies Arnim par to, ka tu man trasē atbrauci, palīdzēji, jo ar visu to, ka tev tur bija slikti serpentīni, zaļā krāsā, tu tur uz leibstošu galvu, bet tu atbrauci. Paldies!